Lai aizsargātu Latvijas robežu, īstenojam austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānu. Tas ietver aizsardzības pozīciju, dažādu šķēršļu, pretanku grāvju, kā arī munīcijas un mīnu noliktavu izveidi. Šis ir video cikls par Latvijas austrumu robežas stiprināšanu. Sveiki! Šoreiz es īsumā izklāstīšu, kādas darbības vietēji iedzīvotāji, kas dzīvo pie austrumu robežas, varētu sagaidīt tuvākajā laikā. Drīzumā noslēgsies jau iepirkuma procedūras, tiks parakstīti jau līgumi un uzņēmēji sāks izstrādāt produkciju priekš mūsu pretmobilitātes pasākumu nodrošināšanas. Kā šie materiāli tiks izgatavoti, tad viņi tiks nogādāti uz materiālu novietošanas vietām, kuras atrodas austrumu robežas tuvumā. Mēs pašreiz esam identificējuši jau vairāk šādas potenciālās vietas, un tūlīt uzsāksies jau sarunu procedūras, lai vienotos ar īpašniekiem par šo teritoriju izmantošanu materiālu novietošanai. Vēl joprojām atgādīju, ka mēs primāri skatāmies uz valsts un pašvaldību turētajiem īpašumiem un tikai tad uz juridisku un fizisku personu īpašumiem. Un, protams, veicot ar visām institūcijām un īpašniekiem sarunu procedūras. Kad materiāli tiks savesti materiālu novietošanas vietās, tos vēlāk mēs sāksim izvietot jau gar robežu, tā saucamajā pirmajā aizsardzības līnijā. Šī būs tā aizsardzības līnija, kuru nedz visi redzēs un viņa nevienam arī netraucēs, jo viņa atradīsies tieši gar pašu robežu. Paralēli visam šim, vietēji iedzīvotāji iespējams jau manīs diezgan intensīvāku arī karavīru pārvietošanos apvidu. Karavīri pārvietosies apvidu formas tērpos, tā kā jūs redzat kādu treniņu tērpā uzdodamies par karavīru, tie droši vien nebūs mūsu karavīri, jo mūsu karavīri būs atpazīstami jau pēc formas tērpiem un viņi neslēps savu identitāti. Paralēli tam karavīri skatīsies arī meliorācijas grāvis mums interesējušos rajonos un runājot sarunu procedūru laikā vienosimies ar īpašniekiem par iespēju šos meliorācijas grāvis pārveidoti par pretanku grāvjiem. Šie grāvi joprojām turpinās pildīt savu meliorācijas funkciju, bet paralēli tam viņi arī kalpos kā jau pretanku grāvi. Šoreiz tas būtu viss. Paldies par uzmanību un līdz nākošajai reizei.